Labdien! Labdien! Skatos, ka pamazām jau pievienojamies. Prieks, kolēģi, jūs redzēt kaut vai attālinātā formātā, jo šodien mums ir tāds ļoti patīkams uzdevums. Es teiktu patīkams, jo ilgi gaidīju personīgi šo tematisko rīku. Pirmās ieskices redzēju jau iepriekš, un es tiešām kā bioloģijas skolotāja redzu tādu izmantojumu rīku savā ikdienā. Šodien neesmu es viena ar jums. Mani sauc Lāsma Krastiņa. Šodien kopā ar mani ir Krišjānis. Krišjānis ir tehniskais cilvēks, droši vien viens no tiem, kam jāsaka vislielākais paldies par šo tehnisko rīku. Vēl mani lūdza jūs informēt, ka šī saruna tiek ierakstīta, un šis ieraksts būs pieejams arī jums tālākai lietošanai. Ja gadījumā šodien gribēsiet atskatīties uz kādu funkciju, ko demonstrē Krišjānis, vai uz kādu atsevišķu lietu piemēru no manas demonstrētās puses, tā kā jums tā iespēja būs atskatīties arī uz šo video. Ja skatāmies uz šodienu, tad ilgāk par stundu mēs jūsu laiku neaizņemsim. Mēģināšu tikt uz priekšu. Un tas darba plānojums šodien ir sākotnēji. Jums izstāstīšu par to, kādi ir izstrādāti atbalsta materiāli projektā, kuri jums ir pieejami. Viņi būs 3 kopumā, apkopotā veidā. Manuprāt, visi gana izmantojam tādiem ikdienas skolotājiem. Vēl nedaudz ieskicēšu arī par to, kas ir izstrādes procesā, kas ir tas, ko jūs varēsiet sagaidīt jau vēl šajā kalendārajā gadā. Tālāk došu vārdu Krišjānim par e-plānotāju izmantošanas tehniskajām iespējām, kas ir tas plānotājs, kādas iespējas viņš piedāvā. Tālāk padalīšos arī ar savu piemēru. Esmu tikusi līdz 9. klases, jau pēdējam šim tematam. Ļoti apzināti neesmu viņu izveidojis līdz galam, mēģināšu arī no tāda lietotāja skatu punkta, jo, kā es minēju sākumā, tad es neesmu tehniskais cilvēks, kas ir veidojis. Es esmu bioloģijas skolotāja, kam tika palūgts izveidot tematisko plānu, lai saprastu visas tās plusus un arī tās niansītes, kas ir jāņem vērā, ja mēs vēlamies izmantot šo e-plānotāju. Un tad, ja jums gadīsies kādi jautājumi, noteikti jautājumus varat uzdot arī procesa laikā, bet varat arī jautājumus atstāt noslēgumam. Tad arī būs neliela jautājumu sesija tieši par šo plānotāju, par viņu izmantošanu. Ja ir kādi atsevišķi jautājumi par citu tematu, varbūt atstāsim kādai citai tikšanās reizei. Lūk, par šiem atbalsta materiāliem, kas ir izstrādāti un atrodami vietnē mapego.lv. Šorīt no rīta vēl aktualizējot prezentāciju, vēl visus šos materiālus pārskatīju. Visi ir uz vietas, nekas nav pazudis. Un viens no materiāliem, ko šodien jums arī rādīšu tādā reālā izmantošanā, ir šīs ceļa kartes skolotājiem. Ceļa kartes skolotājiem tieši bioloģijā ir izveidotas 7., 8. un 9. klasē. Vidusskolas posmam pagaidām nav. Mana informācija ir plānots vai nav plānots izstrādāt uz priekšu. Bet tas, kas ir izstrādāts, viņš ir tiešām tāds lietojams, bet viņš nav pilnīgs. Tā ceļa karte varētu būt vēl pilnīgāku un visticamāk vēl pilnīgāku. Jūs varat padarīt viņu arī paši kā skolotāji. Kas ir atrodams šai ceļa kartē? Šajā ceļa kartē jūs redzat, ka ir atsegums. Dotajā brīdī tas ir 7. klases atsegums. Vienam tematam ir ieteicamais laiks temata apbūvē, līdzīgi kā programmā. Ir šie sasniedzamie rezultāti, kas arī ir precīzi tie paši, kas pāraud programmā. Un tas, kas ir jauninājums, šīs ceļa kartes būtība, ir tāds palīgs skolotājiem, kur ir apkopotas atsevišķu, es gribētu tiešām teikt atsevišķu, jo tā nav visu pieejamo resursu klāsts, ko varētu izmantot, mācot konkrēto tematu. Turklāt šeit ir arī klāts saites, tas nozīmē, ka atverot šo ceļa karti, uzklikšķinot uz šīs saites, jūs tiekat aizvesti jau pie šī konkrētā materiāla. Tas ir tas, ko es nezinu kā jums, bet man ikdienā strādājot, tiešām tā arī bija, ka vienā brīdī jau radās tas apjukums, kur meklēt, kā meklēt, jāmeklē vienā vietā, jāmeklē otrā vietā. Un tad tagad ir izveidota tāda ceļa karte, kur ir iekļauti gan Skola 2030 izstrādātie materiāli,
gan satura izglītības inovāciju centra vecie DZM materiāli. Es gribu teikt, vecie, bet viņi vēl joprojām ir izmantojami, un es viņus arī izmantoju kā skolotāja ikdienā. Vēl arī ir šie tava klase video, ja jūs izmantojat vai nu stundās, vai nu arī mājās kā darbu, tad viņi arī ir pieejami. Un jūs redzat arī atsevišķi materiāli skolo.lv vidē, kas varētu būt arī materiāli angļu valodā, tāda plaša resursu krātuve, kur jums kā skolotājam nav jāmeklē šie resursi, bet vismaz tāda pamata bāze jums jau ir pieejama. Kā jau minēju, tātad 7-9 posmā šīs ceļa kartes ir pieejamas jūsu rīcībā. Tad vēl viens materiāls, kas arī ir atrodams mape go.lv, ir metodiskais līdzeklis par skolēnu mācību sasniegumu summatīvo vērtēšanu. Ir gan šis līdzeklis satur tādu teorētisko informāciju, gan plašu. Jūs redzat arī saturā, kādu informāciju viņš satur, gan par vērtēšanas mērķiem, gan arī par to, kā nobeigumu darbu veidot, kā plānot viņu veidot, kā izlikt vērtējumus. Starp citu ir iekļauti arī lietas, kas pašlaik ir atliktajā pēc gada ieviešanajā vērtēšanas kārtībā, ko ministru kabinets jau ir apstiprinājis, tā kā gana jauns un aktuāls materiāls. Un vēl, ja jūs redzat, otrajā sadaļā ir summatīvo darbu piemēri, skola 2030, un konkrēti bioloģijā ir pieejams, paiešu pēc tam atpakaļ, ir pieejams viens pārbaudes darbs 7. klasē uz pirmo tematu, kas ietver gan šo saturisko informāciju, gan arī šo eksperimentālo daļu. Tātad mēs jau no 7. klases skolēniem piedāvājam līdzīgi, kā šajā pagājušā mācību gada noslēgumā skolēni veica šo padziļināto eksāmenu 2 daļās, līdzīgi arī tiek piedāvāt šis pārbaudes darbs, kur arī šī eksperimentālā darbība skolēniem tiek pārbaudīta. Un pirms šī piemēra ir pieejams arī pārbaudes darba saturs, kur arī pa līmeņiem tiek rādīti šie uzdevumu piemēri, un jūs redzat, pēc solo taksonomijas ir iekļauti visi šie solo līmeņi, tātad sākotnēji ir vienkāršāk uzdevumi, tālāk jau ir sarežģītāk gan 2., gan 3., gan pat 4. Solo līmeņu uzdevumus. Jā, kā jau minēju, ir pieejams viens šis, bet tāpat laikā ir dota tā ievirze, par ko mums kā skolotājiem domāt un ko mēs varam izmantot. Vēl arī neiekļāvu ekrāna šāviņu, bet ir pieejams arī visu uzdevumu vērtēšanas kritēriju, tā kā šis ir materiāls, kurā noteikti ir vērts ieskatīties. Un vēl ir pieejama atsevišķa sadaļa. Šis ekrāna šāviņš ir no mape go.lv. Tātad, izvēloties kritērijus bioloģiju iekļaujošā izglītība, jūs redzat, ka ir tie pieejami materiāli, ko jūs jau noteikti izmantojat, ar iezīmīti viegli lasīt. Un ja jūs īstenojat iekļaujošo izglītību, vai arī jums ir ļoti dažādi skolēni klasē, kuriem ir nepieciešams diferencēt mācību procesu, tad šie materiāli ir tie, kas noteikti jums varētu palīdzēt arī šo diferenciāciju klasē veikt, tā, lai katrs skolēns jūsu klasē ir ieguvējs un var mācīties viņam pielāgotā mācību procesā. Tas ir par šiem materiāliem, kas ir pieejami dotajā brīdī. Vēl noteikti vēlētos painformēt par dabaszinātņu konferenci, kas tiek plānota pirmdienā. Pieteikšanās gan jau ir beigusies, bet ceru, ka jūs esat paguvuši pieteikties, jo arī tur tiek plānots runāt tieši par aktualitātēm priekšmetā, kā arī optimāliem līmenim pašlaik notiek ļoti aktīvs darbs pie materiāla izstrādes. Iespējams, ar kādu no jums jau esmu tikusies pirmajā aprobācijas seminārā, bet tie termiņi, kas ir pat šī gada kalendārā, gada decembris, kad šie materiāli mums kā skolotājiem būs jau pieejami. Tas nozīmē, ka tiek domāts nevien par pamatskolu, bet arī par vidējās pakāpes atbalsta materiāliem. No manas puses, Krišjāņa, laikam par atbalstu viss, tad es laikam dodu vārdu. Jā, paldies. Labdien visiem. Tūlīt tad nošērošu ekrānu. Tā vajadzētu būt redzamam, vai ne? Jā,
tā jaunais mācību plānošanas rīks vai e-plānotājs ir pieejams vietnē mape.gov.lv autentificētam, autorizētam lietotājiem, kas atbilstoši valsts izglītības informācijas sistēmas datiem ir skolotājs vai arī skolas vadītājs. Augšā attiecīgi lietotājiem ir izvēle. Man ir plašākas tiesības, skolotājiem ir mani dati uzstādījumi, un tad ir mani tematiskie plāni. Tā ir tā sadaļa, kur ir skolotāja tematiskie plāni. Attiecīgi šajā sadaļā ir tematisko plānu saraksts ar 3 cilnēm, publicētie melnraksti un arhivētie. Publicēto tematisko plānu cilnē ir tie tematiskie plāni, ko skolotājs ir nopublicējis un kas ir pieejami citiem šīs skolas skolotājiem katalogā. Tad ir cilne melnraksti, kur attiecīgi pieejami arī melnraksta stadijā esošie tematiskie plāni, kas arī varbūt vēl nav, piemēram, arī publicēti. Un tad ir cilne arhivētie, kur, piemēram, ja mācību gada beigās kāds tematiskais plāns, piemēram, nākamajam gadam nav nepieciešams, bet varētu būt nepieciešams, piemēram, pēc 2, varbūt 3 gadiem, tad, lai viņš tā kā nemaisītos melnrakstu vai publicēto tematisko plānu sarakstā, tad viņu var noarhivēt, un tad, kad ir nepieciešams, piemēram, atgriezt atpakaļ uz melnrakstu, vai izveidot kopiju un atgriezt atpakaļ uz melnrakstu, un izmantot pēc kaut kāda laika perioda. Jaunu tematisko plānu pievieno ar podziņu, šajā sadaļā podziņu pievienot, ja ir vairākas izglītības iestādes vai arī tiesības arī izdevējiem publicēt tematisko plānu paraugus, tad izvēlās zem kuras iestādes šo tematisko plānu veidot, tad izvēlās mācību programmas paraugu, ja vēlās jau izveidot tematiskā plāna tādu sev melnrakstu, ielasot jau noteiktus datus no programmas parauga. Otra iespēja ir neizvēlēties nevienu mācību programmu un veidot to tematisko plānu, pilnīgi domāt savus tematus, domāt savus apakštematus, respektīvi ir pilna rīcības brība veidot arī savu tematisko plānu, kā skolotājs attiecīgi vēlās. Es nodemonstrēšu to scenāriju, kur par pamatu tiek izmantota mācību programmas paraugs. Piemēram, bioloģija. Tad jāizvēlās ir mācību gads, tajā brīdī, kad tiks apstiprināts jau nākamais mācību gads, tas tiks ievadīts sistēmā, un tad jau varat izvēlēties ir nākamos mācību gadus. Mācību gadam var nomainīt noklusētos sākumu un beigu datumus. Tas ir tām izglītības iestādēm, kas varbūt sāk jau mācību gadu agrāk, vai arī citām izglītības iestādēm šis mācību gads ir garāks, tad attiecīgi šo sākumu beigu datumus var nokonfigurēt, kā tad skolotājiem konkrētajai izglītības iestādē nepieciešams izglītības posms. Klase ir tā klase, no kuras tematus vēlas ielasīt, no kuras datus mācību programmas vēlas ielasīt tematiskā plāna melnrakstā, piemēram, 8. klase, tas būs 8. A klasei, tematiskais plāns, piemēram, 2 stundām nedēļā izveidot. Nākamā izvēle ir tematu izvēle, kur attiecīgi tas varbūt bioloģijas programmai nav aktuāli, bet, piemēram, citiem programmu paraugiem ir temati ar variantiem. Tad var izvēlēties, kura varianta informāciju savā tematiskajā plānā ielasīt, vai arī, piemēram, vidusskolas kursiem, kur ne visus tematus apgūst vienas klases ietvaros, tad attiecīgi no programmas parauga tematiem ielasa tos, kas ir, piemēram, 10. klasē ir plānot apgūt. Šajā gadījumā ielasīsim visus. Jā, tad sistēma izveido tematiskā plāna melnrakstu, var viņu uzreiz to nosaukt, lai pēc šī nosaukuma var vieglāk arī viņu atrast tematisko plānu sarakstā. Tematiskais plāns. Bioloģijā 8.
Tad tematiskiem plānam ir divas cilnes, vai informācijas cilne un tematu cilne. Informācijas cilnē ir tāda vispārēja informācija par pašu tematisko plānu, kur skolotājs var papildus pievienot kādas piezīmes, kas varbūt ir attiecināmas uz visu tematisko plānu vai kādu datni. Bet tā svarīgākā cilne ir cilne temati, kur attiecīgi jau ir ielasīti temati un apakštemati ar noteiktu informāciju jau no programmas parauga. Un tie jau ir salikti proporcionāli norādīto stundu skaitam un stundu skaitam, kas bija norādīts tematā, jau kalendāra skatā, jau tas sākotnējais plānojuma projekts ir izveidots. Protams, uzreiz varbūt minēšu, ka viņš neņem vērā, algoritms neņem vērā iezīmētos brīvlaikus, līdz ar to neizveidojās tā, ka ir tieši līdz mācību gada beigām, bet tas sākotnējais plānojums izveidojās, un tad tos tematus skolotājs sakārto, tad varbūt sakārto pa kalendāru, kā tad ir nepieciešams. Jebkuru elementu kalendārā var pārvietot, sākotnēji jau tiek izveidota grupiņa, temats ar tā saistītajiem apakštematiem, un šādas grupiņas var ērti pārvietot, pārkārtot pa kalendāru. Lai tad, tā kā izveidot to sākotnējo plānojumu mācību gadam. Kalendāram ir laika grafika skats, nedēļas skats vai mēnešu skats. Cik mēnešu skatā var izvēlēties, cik mēnešus vēlas redzēt. Tad var arī šajā skatā šo sākotnējo varbūt tās tematu apakštematu plānojumu arī sakārtot. Var, piemēram, tā. Krišjāns, tu pārslēdzies, ir jautājums čatā par to, vai var ielasīt arī citu klašu tematus, jo, kā mēs zinām, mācību paraugu programma mēs varam īstenot arī citādi 7-9 posmā. Vai sistēma to piedāvā? Respektīvi, vai var cita priekšmeta? Nē, tā paša priekšmeta, tikai cita gada. Es mācu 7. klasē 8. klases tematu. Jā, man bija šāds jautājums, kad, piemēram, ir gadījums, ka, piemēram, mācību gada beigās nepaspēja apgūt kādu konkrētu tematu, un tad būtu nepieciešams kā arī ielasīt, piemēram, to pēdējo tematu. Jā. Būtu nepieciešams ielasīt arī respektīvi to pēdējo tematu, piemēram, 7. klases tematu pēdējo 8. klasē. Tāda iespēja, principā, mums būtu, mēs nokonfigurētu arī, piemēram, programmas paraugā, kad attiecīgais temats ir pieejams arī 8. klasē. Vienīgi tad tas mums vienkārši jāizdomā, vai mēs tā gribam darīt, vai piedāvāt tikai konkrētās klases tematus. Bet vai arī otra iespēja ir tāda, ka to tematu, piemēram, izveido manuāli. Piemēram, kaut kā, ja ne viss temats, bet kaut kāda varbūt temata atsevišķā daļa nav paspēta apgūt, tad viņi veido, piemēram, pēdējo apakštematu vai pēdējos 2 apakštematus. Tad viņi izveido manuāli, bet tādā gadījumā vienīgi informācija neielasītos un tur būtu jāievada. Tur varbūt tās mums jāpadomā, vai varbūt no tā kā biznesa viedokļā vai piemēram, 8. klasē, ja tur, kur bija tā tematu izvēle, ja parādītos arī 7. klases temati, vai tie nesamulsinātu skolotāju. Tas varbūt jautājums. Bet katrā ziņā noteikti ir iespēja izveidot manuāli. Tad šo tematu tad es izdzēsīšu. Tad ir iespēja elementus veidot manuāli, saliekot kalendārā, ievelkot gan tematus, apakštematu stundas, citus notikumus. Un
Tad otra iespēja ir, piemēram, var veidot arī notikumu sērijas, piemēram, kas tas varbūt ir ērti veidot notikumu sēriju, piemēram, stundām. Ir iespēja podziņu izveidot un, piemēram, izvēlās stunda. Un tad izvēlās, kurā periodā šī stunda ģenerēt. Piemēram, tas būtu septembra 2. nedēļai izveidot jau tādu stundu sagatavītas, kur varētu jau tālāk jau veikt plānošanu. Septembra 4. līdz 15. Piemēram, otrdienā 1 stunda, ceturtdienā arī 1. Un tad jau sistēma nevis jau šajā definētajā periodā, tad izveidot stundas kartītes sagatavojumu, tālāk jau skolotājs var veikt plānošanu. Tad atgriežoties pie temata kartītes, no mācību programmas parauga jau tiek ielasīti dati par temata apguves mērķi, sasniedzamo rezultātu sadaļa, ziņas, ieradumi, mācību līdzekļi, kas attiecīgi definēti programmas paraugā. Materiāli, kas ir pievienoti, var atvērt arī, kas ved uz materiāliem mācību mapē. Tāpat arī resursi, starppriekšmetu saite, kas ir norādīta mācību programmas paraugā. Jebkura informācija ir rediģējama, koriģējama, tas tikai tā pamatiņš, kas ielasās no programmas parauga, ja kaut kas nepatīk, to var dzēst, mainīt. Tādā ziņā viss ir rediģējams. Tālāk veicot plānošanu jau apakštēmatu līmenī, piemēram, lai sasniedzamie rezultāti nebūtu, piemēram, jāpārvada no temata, tos var, piemēram, iekopēt no temata kartītes, un tad attiecīgi liekos, piemēram, izdzēst, vai arī kaut kas nāk klāt, var pievienot savus, meklējot standarta mācību rezultātos. Šie ielasīsies no standarta, un attiecīgi to var precizēt formulējumu, kāds tad ir nepieciešams, bet vienmēr saglabājās tā sasaistīta ar to standarta mācību rezultātu. Un līdzīgi tāpat arī stundas līmenī var, ja stundas tiek tajā brīdī, kad ir izveidots temats, apakštemats un stunda tiek ievilkta kalendārā vai uzģenerēta tajā brīdī, kad ir jau kalendārā izveidots apakštemats, stunda automātiski piesaistās šim apakštematam, un arī var stundas līmenī arī šos sasniedzamos rezultātus pārņemt no apakštemata kartītes, un arī liekos dzēšot, pievienojot varbūt arī papildus savus. Tā kā arī tādā veidā tiek, tas manuālā darba apjoms tiek samazināts. Attiecībā uz stundas kartīti, tad šobrīd ir sarunas ar E-klasi par integrācijas risinājumu, lai saplānotā informācijas stundu līmenī nebūtu jāpārvada manuāli, tad stundas nosaukums attiecīgi E-klases pusē būtu stundas tēma, sasniedzamo rezultātu bloks tiktu pārņemts uz E-klasi automātiski un mājas darbs. Respektīvi, skolotājs E-klases pusē šo konkrēto savu tematisko plānu piesaistītu noteiktam žurnālam, un tad veidojot E-klases pusē stundu, izvēlētos, kuras stundas datus E-klasē ielasīt. Un, ja, piemēram, mapes pusē tiek veikti kādi precizējumi sasniedzamos rezultātos mājas darbā vai šajā stundas tēmā, tad tie dati automātiski nosinhronizētos E-klases pusē un nebūtu tādā veidā darbotos šis integrācijas risinājums. Tematisko plānu var, kamēr viņš ir melnraksta stadijā, viņu var kopīgot ar savas skolas kādu skolotāju, rakstot viņa vārdu. Jā, piemēram, ar manas atvērtās universitātes skolotāju Rinaldu, vai arī var kopīgot ar jebkuru citu lietotāju aizsūtot e-pastā saiti.
tad attiecīgi norādot, kādas tiesības vai tikai skatīt vai rediģēt. Ja, piemēram, aizsūta tiesībām skatīt, tad otrs skolotājs var, piemēram, šo tematisko plānu nokopēt pie sevis un, piemēram, izmantot savā skolā. Arī, ja rediģē, tad šis skolotājs iegūst rediģēšanas tiesības. Piemēram, to var izmantot pirmreizēji gatavojot, piemēram, tematisko plānu. Piemēram, viens skolotājs strādā pie pirmā temata un veido tā plānojumu. Otrs skolotājs, piemēram, pie otrā temata. Tādā veidā var ātri varbūt skola sagatavot tā kā tematiskā plāna paraugu priekš savas skolas. Un ko attiecīgi arī var konkrētā priekšmeta skolotājiem pēc tam koplietot un katrs tad viņu var izmantot. Tematisko plānu var izdrukāt, ir vairāki izdruka veidi. Viens no tiem ir priekš administrācijas, kur tiek veikti tā kā augsta līmeņa izdruka kāda temata plāna, vai tematu vai apakštematu līmenī, kas satura, es varbūt vienu izdruku izveidošu. Kas attiecīgi satur tematu plānojumu gadam, ar attiecīgi kādi temati ir plānoti, no kura datuma līdz kuram tematu ir plānots apgūt un cik ir ieplānotas stundas un kādi ir sasniedzamie rezultāti. Izdruka ir rediģējama, lieko informāciju var nocēst, kaut ko papildināt, kas varbūt tās konkrētai izglītības iestādē ir nepieciešams iesniegt administrācijām. Tad pārslēgšos atpakaļ. Un tad ir iespēja arī tematiskā plāna detalizētā izdruka, kur var izdrukāt gan pilnīgi visu notikuma elementus ar visu ievadīto informāciju, vai tikai, piemēram, tematus ar visu jau ievadīto informāciju, kas temata līmenī ir ievadīta. Tāpat var izdrukāt arī atsevišķo temata vai stundas vai apakštemata kartīti. Ja piemēram, pirmajām 2 nedēļām plānojums ir izveidots un attiecīgi skolotājs vēlās, lai arī citi skolotāji ieraudzītu, ko tad priekšmetā skolotājs ir ieplānojis, tad nepieciešams tematisko plānu nopublicēt katalogā. Plāns tiek publicēts, un tas citi skolas skolotājiem tad dodās uz katalogu, kur katalogam ir materiāla cilne, un tad ir tematisko plānu cilne. Šajā tematisko plānu cilnē tad ir šobrīd ir publiskais katalogs atvērti un konkrētās skolas katalogs. Publiskajā katalogā būs, piemēram, publicēs izdevēji savus tematisko plānu piemērus, un tad savukārt to atslēdzot, tiek atlasīti tikai konkrēti atvērtās universitātes skolotāju sagatavotie tematiskie plāni. Te var redzēt, ir vairāk jau sagatavoti, tā skaitā mans publicētais tematiskais plāns bioloģijā 8. klasē. Un šī tā vieta, kur skolotāji var sākt domāt un darboties, lai plānotu starppriekšmetu saiti. Piemēram, tematiskais plāns bioloģija 8. klasē. Un tad, ko tad varbūt ir plānot mācīt, piemēram, ķīmijā šai pašai 8. klasē. Ievieno viņu salīdzināšanai. Un tad uz laikās tiek uzlikti abi tematiskie plāni, un tad var skatīties, kas piemēram, ir tematu līmenī, vai, piemēram, stundu līmenī ir ieplānots, un iespējams ir saredz šīs starppriekšmetu saites veidošanos, un pavisam drīz būs arī iespēja otram skolotājiem nosūtīt ziņu, ka, piemēram, es plānoju savā stundā vai tematā apgūt šādus jautājumus. Ja tu varbūt savā tematā vai arī stundās iekļautu arī jautājumus saistībā ar šo, tad veidotos šī starppriekšmetu saite. Tādā veidā parādīt šo iespēju un arī komunicēt skolotājiem, lai
lai šo starppriekšmetu saiti arī efektīvāk realizētu. Tematiskiem plānam vienmēr ir publicētā versija un melnraksta versija, ja, piemēram, skolotājs. Tam man ir tematiskie plāni. Piemēram, viņš var veikt tālāk plānošanu jau septembra nākamajām nedēļām. Tad šī informācija, ko viņš tad ir ieplānojis, kamēr nav nospiesta podziņa publicēt, tikmēr citi skolas skolotāji šo informāciju neredz. Ja, piemēram, tagad no kataloga apskatītu šo tematisko plānu, tad šīs stundas nebūtu citiem skolas skolotājiem redzamas publicētajā versijā. Visas izmaiņas, kas tiek veiktas sistēmā, saglabājās automātiski. Ja, piemēram, kaut ko izveido, var redzēt uzreiz augšā tāda kā līnija, kas izmaiņas nosinhronizē, un nav nekādas jāspiež speciāli pogas saglabāšanai. Tad sagatavotais tematiskais plāns ir varbūt tās sākotnēji tas prasa varbūt ieguldījumu, lai tādu izstrādātu, bet pēc tam to ir ļoti ērti izmantot nākamajiem mācību gadiem, vai, piemēram, paralēli klasē. Šo pašu bioloģijas tematisko plānu var nokopēt. Var, piemēram, ja skolotājs strādā citā izglītības iestādē, viņš var to pārkopēt uz citu izglītības iestādi, vai piemēram, izmantot nākamajam mācību gadam, kad tas būs nodefinēts, vai arī, piemēram, šī pašu plānu izmantot savai paralēli klasē, kopēt. Tiek izveidota šī tematiskā plāna kopija. Tā būs, piemēram, tematiskais plāns. B klasē, piemēram, stundas ir nevis, otrdienās, ceturtdienās, bet piekdienās, trešdienās. Tad vienkārši tās stundas kalendārā pārkārto, bet visa informācija, kas ir ieplānota jau stundas līmenī, tas viss saglabājās. Ja savukārt klases ļoti iet mācību gadā tiešām pēc tā plāna pieturās, tad var vienu plānu arī uzturēt visām 3, piemēram, vai vairāk, ja ir paralēli klases. Un tādā veidā arī var strādāt ar paralēli klasēm. Tad arī, ja, piemēram, ir arī, kas ir ļoti noderīgi, tāda kā iespēja, ir tematiskais plāns, ir nopublicēts, ja, piemēram, cits skolotājs aizvieto skolotāju, tad viņš var viņam pieejami, piemēram, tā pati stundas kartīte, viņš var ļoti labi sekot tam plānam, ko tad skolotājs bija, pamatskolotājs bija ieplānojis, un tad nav nepieciešams kaut kāda informācijas papildus nodošana, un tas arī īstenībā ļoti atvieglo to ikdienas darbu. Tā, man liekas, tās pamat funkcijas esmu varbūt tās izstāstījis. Vēl jautājums bija čatiņā ierakstīts par to, vai ir kādi failu ierobežojumi, ko pievienot stundai, jo kolēģi bija mēģinājusi pievienot Active Inspire failu, kuru nav izdevies. Tas ir kaut kāds izpildāms fails? Tas ir interaktīvās tāfelēs izmantojamais fails. Jā, bet viņu jau nevarēs, respektīvi viņu jau nevarēs, viņam tā izpildes vide ir interaktīvā platforma, vai, tāfele. Jā, tādus failus droši vien, ka nevar pievienot. Vai kaut kāds arī... Jo mape nevar, mape viņu nevar atspēlēt tādā ziņā. Tas varbūt ir ierobežojums, jā. Bet jebkurus citus failus, attēlus, jā, PDF dokumentus, Word dokumentu, tāda veida failus var pievienot. Uz video var likt saites, var iekļaut attēlus, un
To var, jā, bet tādus interaktīvus failus, kam ir nepieciešama platforma, kas viņus atspēlē, tādus vienkārši ir uzlikts arī ierobežojums, varbūt tādiem izpildāmiem failiem, failu pievienošanai, varbūt arī no drošības viedokļa, lai kāds nepievienotu. Un vai ir kāds informācijas apjoms, kas ir paredzēts vienam lietotājam? Vai tur var labāk? Šobrīd tā kā nav ierobežojumi pagaidām nekāda. Tas nozīmē, ja es esmu saradījis materiālus, tā skaitā PowerPoint prezentācijas, viņas par augšu, un viņas tur glabājās. Jā, tās visas glabājās. Jā, kolēģi, ja ir vēl kādi jautājumi, droši rakstiet, mēģinu sekot līdz arī jūsu čatu sadaļai, jo noteikti Krišjāns būs tas, kas vairāk par šiem tehniskajām lietām varēs atbildēt. Vai, kolēģi, ir kādi jautājumi vēl no tehniskajām, bet es saprotu, Krišjān, ka tu vēl paliec, jā? Jā, protams. Jā, gadījumā vēl kādi jautājumi rodās, tā kā droši var jautāt. Nu, lūk, kolēģi, tad vai ir pieejama tematisko plānu parauga? Paldies, Tatjana, par jautājumu, jo tieši es esmu tas cilvēks, kuram ir uzticēts, pareizāk sakot, uzrunāta. Es tiku vasaras vidū ar jautājumu, vai es tā kā nevaru izveidot 9. klasē šo tematisko plānu paraugu, bet tā ir dotajā brīdī 9. klase, kur es esmu, tādā finiša taisnē varbūt tūlīt būšu, jo tas, kas mani priecē Krišjāņa šajā demonstrējumā, kad šī sistēma attīstās un iet uz priekšu, jo vairākas funkcijas, kas sākotnēji varbūt radīja grūtības, jau ir pamanītas, un tās vairāk grūtības neradīs arī tālāk. Un arī šī integrācija ar e-klasi, ja tas izdosies, tad droši vien, ka tas arī krietni atvieglos arī darbiņu mums. Dalīšos tagad ar ekrānu, mēģināšu atrast īsto. Mēģināšu parādīt, kas ir tas, kas man ir izdevies. Es neesmu vēl publicējusi materiālu, tieši gaidot arī šo konsultāciju, lai varētu arī parādīt, kāds izskatās no skolotāju skatu punkta. Tātad Lāsma Krastiņa un sadaļā mani tematiskie plāni, līdzīgi kā arī Krišjāns jau demonstrēja. Nav publicēto materiālu, nav arhivēto, bet pie melnrakstiem ir šie 3 materiāli. Kāpēc 3? Tāpēc, ka es mēģināju tehniski visas iespējamās variācijas, ko viņš piedāvā, kas notiek, ja es kaut ko dzēšu, kur viņš pazūd, kur nepazūd. Tādu maksimāli mēģināju to sistēmu saprast, kā viņa strādā. Līdz ar to uz visām klasēm man ir veidots pat viens tematiskais plānojums, respektīvi uz vienu klasi ir vairāk šo tematiskie plānojumi, un šis ir tas, kurš ir tāds darba materiāls, kurš ir tuvojas jau beigu stadijai. Tātad informācija par visu, kas ir pieejams. Tam es varbūt neiedziļināšos tik daudz. Un tad šajos atsevišķajos tematos jau ir veikts plānojums, par cik īstenoju mācību procesu, un droši vien pieturēšos arī tālāk īstenot blokstundās. Tad būs katrā nedēļā viens ieraksts, un tas ieraksts, kā es veidoju, viņu arī ir sasniedzamais rezultāts ir uz šo bloku stundu. Līdz ar to tas arī plānošanā uzreiz paredzu, kad būs šī bloku stunda, kad nebūs 2 atsevišķās stundas. No skolotājas skatu punkta, tad, kad ir izveidots tematiskais plānojums, ir redzams tātad šis lielais temats. Ir redzams arī konkrēti datumi, kad tiek plānots īstenot. Ir šis apakštemats ar visu nosaukumu, un ir arī stundas. Tātad stundas ar konkrētu nosaukumu, tas nozīmē, ka es kā skolotājs varu ļoti brīvi no vienas stundas uz otru stundu doties, skatīties, kas tur ir bijis, un tas priecīgā ziņa, ko šodien sadzirdēju, ka nav arī šie vaili ierobežojumi. Līdz ar to es arī kā skolotāja redzu, kad atsevišķa mape datorā varētu būt arī alternatīvas glabāt šeit, jo viņš uzreiz pie katras stundas ir piesaistīts, un līdz ar to arī laiks failu atrašanai, kurā mapītēs, ko esmu ielikusi, īpaši tad, ja katru gadu netiek mācīts 7. klase, kāds manā gadījumā, bet mainās šie klašu komplekti, ko es katru gadu mācu, tad tie materiāli būtu veiksmīgi atrodami un veiksmīgi arī pielietojami. Nedaudz, tajā brīdī, ja man nevajag šo konkrēto tematu, jūs redzat, ka es viņu varu slēgt,
Es varu mainīt arī krāsas. Es nezinu, kā kolēģi jūs, bet es esmu diezgan tāds vizuāliķis. Man patīk arī, kad ir dažādas šīs krāsas. Temata noslēguma darbam es uzreiz iezīmēju citu krāsiņu, jo tajā brīdī, kad es skatos uz savu tematisko plānojumu, es uzreiz redzu, ka šajā datumā man ir plānots temata noslēguma darbs. Un domājot arī par šo vērtēšanas kārtību, kas tiks iedzīvināta pēc gada, tas varētu būt ļoti ērti arī, jo līdz 10. septembrim mums tā kā būs jādara zināms skolēniem, cik tie temata noslēguma darbi un kurā laikā tiek plānoti. Vēl. Varbūt atveru arī kādu konkrētu stundu vaļā, kā izskatās stundas līmenis. Tas, kas ir ļoti ērti no lietotāja pozīcijām, ir tas, ka šī informācija, vismaz tā pamata informācija, tiek automātiski ielasīta sistēmā iekšā. Un tas, ko es varu nevērt vaļā, tā ir paraugu programma, jo paraugu programmas informācija tiek ielasīta automātiski sistēmā. Tas, ko es izmantoju veidojot, ir šīs ceļa kartes. Dotajā brīdī es pieturējos pie ceļa kartēm, jo šī ir publicējama informācija, un es tiešām nevēlējos pārbaudīt autoru tiesības, vai es kādu materiālu varu ievietot vai nevaru ievietot publicējumā tematiskajā plānojumā. Līdz ar to es izmantoju arī šīs saitītes, kas ir pieejamas. Un šīs saites arī es varu atvērt vaļā, paskatīties, kas tur ir, vai arī uzreiz viņu nokopēt, veidojot tematisko plānu, ja jums ir zināma šī informācija, kas tur ir, un arī var uzreiz iekopēt pie resursiem, ko jūs plānojat izmantot. Tātad ir ievads, ir galvenā daļa, ir nobeiguma daļa, ko es varu plānot. Ir arī šī vērtēšanas sadaļa, ko es pašlaik gan neesmu izmantojis vēl savā tematiskajā plānojumā, un ir arī šie mācību līdzekļu, kur var datnes arī pagaidām neesmu ievietojusi, bet var arī šīs datnes ievietot iekšā. Jā, ļoti ērti šķiet arī, ka šīs PowerPoint prezentācijas var ievietot, bet to jau es tā kā minēju. Un ja īpaši 7-9 posmā tiek īstenota šī modeļu veidošana un tiek izmantoti modeļi, tad var uzreiz arī paredzēt šos piederumus, kas būs nepieciešami. Līdz ar to arī šie resursi, kas stundai ir nepieciešami, uzreiz būs arī saskatāmi jau pie tematiskā plānojuma. Un arī, ja tas ir šī starpdisciplinārā plānošana, tad būs redzami arī citiem, un iespējams, ja kāds modelis kaut kur tiek veidots un kaut kas paliek pāri, tas var būt izmantojams citiem. Es jau nedaudz aizrunājos, bet par cik arī strādāju skolas vadībā, tad diezgan daudz tādas ļoti pozitīvas lietas šajā tematiskajā plānojumā arī saskatu. Tas, ko man vēl ir palicis, un ļoti apzināti esmu atstājusi šo pēdējo tematu, pagaidām neveidotu, tā, lai jums arī mēģinātu rādīt, kā tad es viņu veidoju, balstoties to, kas man ir pieejams. Tā tad ir šis kalendārais plānojums, automātiski ielasīts šis temats, un ir apakštemats. Tas, ko es uzreiz varu parādīt, tas, ko es plānoju kā reāls skolotājs ar 11 gadu pieredzi, esmu atstājusi uzreiz maija mēnesi brīvā. Nu, būsim realistiski, visas stundas nekad mums neizdodas īstenot. Līdz ar to es tā piesardzīgi pagaidām un pagaidām pakāpeniski plānojot, paredzu, ka iespējams, ka kaut kur kaut kas varētu tā kā mazāk īstenoties. Jo 35 reiz 2 vismaz man nekad nav izdevies īstenot dažādu iemeslu dēļ. Nu, lūk, un tad, ja es vēlos jau plānot stundas līmenī, es pāriešu uz pašu sākumu. Nedaudz zooms traucē ar to, ka es jūs redzu, mēģināšu aizvērt ciet. Tā, tagad man ir visas pilnas opcijas. Pirmais temats organismā, kāpēc organismi ir tik daudzveidīgi? Tā brīdī, kad es vēlos uzsākt stundas plānošanu, pirmais, ko es izdaru, es apskatos, kas ir paraugu programmā. Jūs, protams, varat arī to informāciju, kas paraugu programmā neizmantot, bet jūs šo informāciju noteikti varat arī izmantot. Un šeit jau ir iedots apraksts par to, kas mācību paraugu programmā ir ierakstīts, tā skaitā arī laboratorijas darbi, un izlasot šo informāciju, es varu arī kā skolotāji pieņemt lēmumu, ka šis laboratorijas darbs
piemēram, ir tas, kas man būs noderīgs. Un viņu arī, manuprāt, ka Krišjāns rādīja, ka viņš arī automātiski stundā ielasās vai neielasās. Vai viņš mācību darbībās ielasās? Jo es viņu izmantoju arī kā mācību darbībās. Krišjān, kā tur bija? Bet no kurienes viņš, man liekas, ka neielasījās. Neielasās, jā, jo tas ir tas, ko es kā skolotāja, jo tur ir mācību programmā ir aprakstīts arī tāds konkrēts darbības. Es ņemu labot šo te sadaļu, iepriekšējais man bija šis skatīšanas sadaļa. Un tātad, ja es atrodu kā skolotāja jau gatavā materiālā kādu laboratorijas darbu pie apakštemata, es viņu kopēšu vēlreiz, jo tagad tas ir labojamais fails, kuru es reāli redzu izmantojumu stundā, es viņu varu arī uzreiz ievietot kā vienu no paredzamajām darbībām stundā. Un līdz ar to ir jau kaut kas, kas man tai stundai noteikti ir noderīgs un ko es zinu, kas varētu arī strādāt. Ja gadījumā ir tā, ka jūs kā skolotāji strādājat ne pēc paraugu programmas, tas nozīmē, ka šī informācija jums nav saistoša, jūs varat arī manuāli veidot savu šo stundas aprakstu, paredzot gan šo ievada sadaļu, paredzot gan arī šo nobeigumu sadaļu, Un noteikti arī domājot par šo sasniedzamo rezultātu un skolēnu darbībām, kas liecinās, ka šis sasniedzamais rezultāts ir sasniegts. Jo tajā brīdī, kad mēs formulējam sasniedzamo rezultātu stundai, tad, lai mēs varētu uzreiz plānot šo atgriezenisko saiti, kam ikdienas tādā mācību procesā nevienmēr izdodas atrast laiku, bet mēs zinām, cik viņa ir būtiska, tad uzreiz paredzot arī plānošanā, es varbūt uzlikšu arī uzreiz kādu no gatavākajiem materiāliem, to, ko es plānoju, ko reāli varētu iegūt, kāda skolēna darbība liecinās, kad ir kāda sistēma sasniegta. Stundu paņemu, un tajā brīdī, ja es gribu, lai skolēni apgūst nervu sistēmas uzbūvu un veido neironu modeli, tad tā darbība, tā atgriezeniskā saite, ko es reāli iegūšu, ka tas modelis ir izveidots un ka tas skolēns spēj par to modeli skaidrot. Un attiecīgi, par cik tā ir blokstunda, tad es paredzu arī, kad būs iespēja skolēniem veikt pētījumu par reakcijas ātrumu. Līdz ar to, ja skolēns plāno un veic pētījumu un ir ieguvis datus, pats veicot šo pētījumu, tad tas arī ir tā skolēna darbība, kas liecina, ka šie rezultāts ir sasniegts. Nu, lūk, tā. Tas, ko vēl es noteikti gribu no savas puses minēt, kā tāds praktiķis, ir, ka es noteikti šo tematisko plānojumu veidošu, izmantojot, jo šajā mācību gadā es mācīšu 10. un mācīšu 7. Visticamāk, es viņu veidošu pakāpeniski, pa tematiem. Nevis ļoti intensīvu mācību darbu mācīju savu resursu, pareizāk sakot, pielietošu tieši augustā, bet tā pakāpeniski. Un pakāpeniski jūs redzat arī, ka ir iespējams publicēt jaunāko versiju, līdz ar to arī, ja ir kāda starpdisciplinaritāte tiek plānota, mēs jau to varam darīt arī pakāpeniski. Īpaši tad, ja jūs mācat daudz klases un dažādas klases, tad visus tematiskos plānojumus izveidot tagad uzreiz, kad rīks ir pieejams, prasa ļoti lielu resursu. Bet ja mēs viņu pakāpeniski mācību procesā tagad izveidojam pirmajam tematam. Tad nāk rudens brīvdienas. Rudens brīvdienās varbūt ir nedaudz vairāk laiks, pieslēdzamies, izveidojam nākamajam tematam. Un tad, ja šāds viens mācību gads ir resurss izmantots un resurss izmantots tam, lai šis tematiskais plāns tiek izveidots, tad arī noteikti nākamajos mācību gados tas vairs nebūs jādara, un jums jau būs pieejams tāds materiālu klāsts, ko var izmantot mācību procesā. Un katru gadu, protams, gribas kaut kādus jauninājumus, kaut kas jauns tiek apgūts kādos profesionālās pilnveids kursos, vai kāda jauna informācija parādās, to noteikti var pievienot un atjaunināt šo informāciju, kas jau ir iepriekš veidota.